Man bieži uzdod jautājumu, Mārtiņ, kas ir labāk? Polikarbonāts vai plēve? Mēs likām šo paraudziņu, tad, kad ārā bija nullīte. Plēvē ir ļoti svarīgi, lai ārā būtu vismaz kādi plus 12 grādi, tad viņa nebūs pēc tam tāda ļurīga. Tas ir plēvītei tāds mīnus. Otrs ir tas, ka tur, kur viņa guļās uz konstrukcijām, tur vienmēr būs kondensāts un attiecīgi tā koka konstrukcija tā kā, drusciņi īsāku dzīvi dzīvo līdz ar to, ja? Tad ir vēl viena lieta, kas mums plēves siltumnīcām ir jāņem vērā, ka mums kaimiņos vai varbūt pašiem ir kaķi. Un kaķīši mēdz šitā te uzkāpt augšā. Var gadīties, ka šādu siltumnīcu ir mazliet biežāk jāpalabo, jāpaņem ir līmlenta un jāpielabo. Tāpat gar kori mēdz putni dzīvoties, bet, lai no tā izvairītos, mēs esam uzlikuši tādu drātiņu, mazu gabaliņu virs koras. Un var redzēt, ka pie koras nav nekādi bojājumi, ja? Un tas liecina par to, ka tas putnu biedēklis ļoti labi strādā, jo parasti, ja ir putni, viņi tur diezgan saknāvā pie tām korītēm. Tīri no tādas praktiskā viedokļa polikarbonāts viennozīmīgi būs jēdzīgāk izvēle. Ja? Bet, protams, katram pašam ir jāskatās. Ir cilvēki, kuriem vienkārši labāk patīk plēves kā tādas, viņam saka polikarbonāts nekādā gadījumā. Šim konkrētiem polikarbonātam jau ir 2 gadi. Ja? Citi saka, ka pēc 2 gadiem viss paliek dzeltens un vēl nezinu kāds. Šāds ir mūsu polikarbonāts, ar kuru mēs strādājam. Te viss ir kārtībā. Tas īsumā par to, kas ir tāds, prātīgāk, kas ir labāk izvēle, plēve vai polikarbonāts. Es mūsdienās jau tomēr sliecos vairāk uz to, ka tomēr šis te polikarbonāts, bet, protams, arī plēvītei nav nevainas, un šis te plēves, arī mūsu liktās plēves turās 6, 7, 10 gadus. Viņas prasa nedaudz tādu kā uzmanību no sevis, ja? Viņas prasa, ka tu viņas vajag pielīmēt, ik pa laikam kaut kur palabot, ja? Tad polikarbonātam uzliec un aizmirsti. Ralfhaus atbrauks un izdarīs.